Mans vārds ir Jānis Nagliņš. Mans dzīves gājums lielākoties laikam bija saistīts ar viesmīlību. Pašreiz es esmu kā restorāna Laivas direktors. Viens no Jūrmalas tāds, man liekas, plašākajiem, lielākajiem restorāniem, un tas arī aizņem lielāko daļu manas ikdienas un tiešo pienākumu. Jā. Viesmīlības biznesā ir laikam tāds sadalījums, kad ir citiem svētkiem, tad mums ir darbs, kad citiem svētki un otrādi. Ja? Tā kā tas, protams, ierobežo laikam kā jebkurš arī ikdienas darbs kaut kādā veidā ierobežo tavu klātbūtni mājās. Kaut gan pēc Covid un pēc visām pārējām lietām šis attālinātais darbs ir palicis populārs, bet viesmīlības nozarē tas attālinātais darbs īsti nav. Noteikti ietekmē un visos dzīves posmos man arī ir ietekmējis darbs un ir tikai bijuši kaut kādi īsi mirkļi, īsi starposmi, ir bijušas kādas lietas, kuras varēju pavadīt vairāk mājās, bet lielākoties es esmu bijis prom darbā, tā kā laikam visi tēvi lielākā daļa, kad no rīta viņi aiziet un vakarā viņi atgriežas mājās. Māma noteikti vairāk pavada laiku ar bērniem. Tas ir arī laikam dabiski no tā viedokļa, kad bērns piedzimst un kad viņš ir zīdainis, ka viņš ir bērns, viņa saites, tā naba saite ar māti ir daudz tuvāka un viņš izies cauri šiem posmiem un varbūt tuvojoties kādam 10 gadu slieksnim vai varbūt bišķi ātrāk, tad tā tēva loma paliek nozīmīgāka, manuprāt. Tas, ko es esmu centies vienmēr šīs brīvdienas vai brīvos brīžus, kad mēs izmantot varbūt ne individuāli, varbūt ne ar savu otru pusīti, bet tieši visiem kopā. Tas, ja kaut kur mēs dodamies, vai mēs ejam uz teātri, vai mēs ejam skatīties hokeja spēli, vai mēs ejam varbūt pat bērnam ne līdz galam saprotamam kaut kādu filmu, ko mēs ejam uz kinoteātri, mēs tik un tā to daram trietā ar dēlu. Mēs uz visiem pasākumiem, visur, uz kaut kādām ballēm, uz pieaugušo bērnu ballēm, mēs dodamies visi trīs. Tad šis laiks, kas ir ārpus darba, tiek veltīts uz upurēts varbūt mūsu ģimenes divpusējās attiecības, kur mēs varētu būt divatā, bet toties tas tiek daudz paplašināts redzesloks šim bērnam, un arī viņa komunikācijā un visā pārējā, manuprāt, no ģimenes tiek dots diezgan daudz, ja viņš ir šī pieaugušā dzīvē jau no agras bērnības. Tādas prasības no bērna tas ir ekstrēms jau gadījums, ja bērns sāk prasīt, kad ir jābūt kopā, lūk, ar tēvu, ka tu man trūksti un vēl kaut kur jāiziet līdz šīm sarunām, tad tas jau ir, man liekas, ir jau diezgan tāda robežšķirtne, kas nav īpaši pozitīva. Jo bērns pats par sevi, man nav gadījies sadzirdēt, kad es esmu kaut kur tik tālu attālinājies, kad mani vajadzētu vairāk, varbūt, jā. Bet šī vairāk gribēšana bērnai ir, manuprāt, jārada ar savu piemēru, jo nekas lipīgāks par piemēru nav. Viņš skatās bērns uz tevīm, viņš skatās uz māti, viņš skatās uz ģimenes dzīvi un viņš uztais to copy-paste sev un mēģina gan atdarināt, gan automātiski varbūt iet tenīs pašās sliedēs. Un, ja to ar bērnu ievirzīs kaut kādā gultnē, vai tas būs varbūt braukšana ar laivu, vai tas būs dronu laišana, vai varbūt tas būs skriešana mežā kopā, vai regulāri iet peldēties, vai vienalga kādas darbības, tad viņš to uztvers kā normu, un tad viņš arī gribēs būt kopā. Bet ja jūs būsiet mājās un vienkārši uz dīvāna ravīs pie televizoru, es domāju, ka viņš ierausies sevī un ir sevišķi šī laikmetā, kad ir tehnoloģijas, kad ir telefoni un viss ir tik daudz iespējas aiziet no komunikācijas ar vecākiem un daudz interesantākā vidē pavadīt. Kad, manuprāt, tas ir vecāku pienākums viņu novirzīt tuvāk sev. Jo viņam, kur aiziet, ir pašreiz, to nevar salīdzināt, kā es minēju, ar 80, 90 gadu paudzēm. Tad šī paudze viņiem aiziet
sevī vai aiziet citā virzienā vai vienkārši citā burbulī dzīvot, ir stipri lielāks iespējas. Es domāju, ka sabiedrība lēnā garā veido arī ģimeni, un arī šī, kā jūs teicāt, modernie tēvi vai modernās ģimenes tiek dzemdināti no šīs vides sabiedrības, kas ir apkārt, kas, manuprāt, tēva un mātes loma tagad varbūt ar feminismu un visu pārējo ir diezgan palikušas ļoti līdzīgas šīs lomas, un kurš ir vairāk nav tas mačo tips, kas ir vīrietis, kas pilnīgi visu nodrošina un kas nāk uz mājām, kur ir sieva virtuvē un guļamistabā un ar bērnu. Tagad, manuprāt, ir pat aiziet otrās galējībās, ja, kad ir māte, kas ir biznesa sievietes un kas varbūt stum tieši nost to tēva lomu, to vīrišķo pusi daudz tālāk nekā tas ir bijis iepriekš. Bet, lai es sevi laustu, laikam nē, tas ir tā sevis laušana būs tad, ja kaut kas nav kārtībā tev ģimenē ar savu otru pusi. Ja tu vari līdzsvarot un darīt savu otru pusi laimīgu sadzīvē un priecīgu, un viņa var darīt tevi, tad jau nav ko laust. Un tas arī radīs to vidi tam bērnam, kad viņš būs priecīgāks, laimīgāks un ar mazākām traumām, varbūt psiholoģiskām, kas varētu būt strīdos un vēl kaut kādās lietās, vai kaut kādās atgrūšanās viens no otru, ko īpaši asi, manuprāt, bērni jūt ģimenē, iziet cauri, tas ir no vides, jā, emocionālās vides atkarīgs, jā. Vai tu gribi sevi laust, vai tu gribi būt tas tēvs, kas sēž bērnu kopšanas atvaļinājumā? Es nezinu. Es laikam vēl esmu tā vecā skola drusku. Es tā īpaši laikam nebūtu tas, kas būtu skrietu ar karogu un teiktu, ka jā, es tagad ar to bērnu sēdēšu bērnu atvaļinājumā kopā un auklēšos. Tomēr no dabas sievietei dots ir mātes loma, un viņa ir tā, kas iznēsājuši savās miesās šo cilvēciņu, un viņa arī vislabāk var nodot to tālāk līdz kaut kādai personības sākuma veidošanai, kur pēc tam tēvs var pārņemt. Es domāju, katram laikam savs standarts. Bija gadsimta sākums, tur bija pavisam cits standarts, un varbūt paskatoties vēl 1000 gadus atpakaļ ir kaut kāds Amazonas vai vēl kaut kāds matriarhāts vai kas, tas ir dažādi laiki, dažādi ir šie standarti, un šo standartu, kas ir, ko es minēju, kad ir tēvs, kas ir pats galvenais, tas ir tas, kas nes un kas medī, kas iet uz mežu un ves laupījumu un ēdienu nes mājās, un māte ir tā, kas gatavo, tas ir tas standarts, kas bijis iepriekšējā laikā. Tad tagad tas standarts ir pilnīgi savādāks. Tagad ir vienāds vīrietis, sieviete, ir arī tā pieļaujamība, kas ir ar tām pašām minoritātēm un visiem pārējiem cilvēkiem, ka viņi var adoptēt bērnus un visu pārējo. Līdz ar to tas arī līdzsvaro arī to klasisko ģimeni. Tie svaru kausi, manuprāt, nostājās ļoti līdzīgi. Sieviete, vīrietis, tur nav vairāk tā, ka vīrietis ir šādi, kas interesanti. Kaut kad nesen parādīju dzirdēju, ka tikai 56. vai kurā gadā Šveicē atļāva sievietēm piedalīties vēlēšanās. Ja? Tas jau nav nemaz tik tālu, tas sadalījums. Tā kā ir ļoti straujiem soļiem ir iet uz priekšu, un sievietes ir nostādītas pilnīgi vienādā lomā ar vīrieti, un ļoti daudzās lietās viņas jau pārņem vīriešu lomas, ja? Un varbūt dara pat labāk nekā vīrieši. Es domāju, ka šis standarts, kad viņi tiek izlīdzināti šie dzimumi, un nav prioritātes kādam, vai tas ir vīrietis vai sievieti, tikai ies uz priekšu tādās rietumu vērtību civilizētās valstīs noteikti, jā. Ja mēs ejam vēl filozofiskākā, plašākā skatā, ja tā rietumu civilizācija vispār izdzīvos tuvākā laikā, uz priekšu ar saviem standartiem ejot šo ceļu. Tieši bērnu skaitā paskatoties, mums tepat Latvijā mums tā nav jāmeklē, mums katru gadu viens cēsis pazūd.
pēc iedzīvotāju skaita, pēc dzimšanas, miršanas. Jā. Kamēr būs tas virziens, tikmēr tas būs, bet tukša vieta nepaliek. Tā kā grūti pateikt, vai tas standarts saglabāsies, jo vietā nāk cilvēki, kas ir ar tām pavisam vecām skolām. Nu, tāds salds krusts, kas jānes, varbūt tāds patīkams. Jā. Tas nozīmē, ka tev ir uzlikts pienākums, tev ir uzlikta atbildība, tev ir iedota dzīvība, kas ir reizē arī tu kaut kādā daļiņā, un tavs pienākums ir viņu izvest līdz apzinātam vecumam, un palaist viņu dzīvē. Tas tā kā putniem no ligzdas, jā, kad viņš izgrūž to mazuli, ka viņš ir gatavs lidot. Nu, tad līdz tam brīdim tas nozīmē būt tēvam. Un, ja tu gribi, lai tas bērns par tevīm domātu un atcerētos, nu, tev diezgan daudz ir jādod, jā, sava laika, savas uzmanības. Būtībā tas viss vienā vārdā mīlestība, ja, tas visu zem viņu, viss paiet apakšā. Ja tev ir mīlestība pret otru pusi un pret bērnu, tā nav vairāk problēma, tas nav krusts, tā nav nešana, tā ir tāda, forša sadzīve, tad ir, jā, vienkārši. Bet ja tas nav, tad tas atcitās gan tur, un tu, vai tu esi tēvs, vai tu esi tikai tas sēklas donors vai kas ir sievietei piedzemdinājis viņu, nu tad tas ir kaut kas cits. Jā. Tā kā tas filozofiskais jautājums atdursies tādā vārdā mīlestība. Jā. Ja tu mīli, tad tas viss kopā notiekās. Ja tu nemīli, tad tu sāc meklēt lomas, tad tu sāc domāt kaut ko zāģēt vai kaut ko teikt un tad sāk brukt viss. Ja? Mēs visur pavadām laiku šo trietā kopā. Tas būtu tas, kas ir pamats tam visam, ka mēs visi zinām, kur mēs dodamies. Mēs tā neaizējam ārā un nepasakam, ka viens ies uz kino vai uz turieni, un tas absolūti uz sevīm neuzliek kaut kādu pienākumu vai pārmetumu, ka man kaut kur jāatskaitās vai man ir jārēķinās ar to, ka es iešu ar sunu ārā un es gribu iziet viens. Nu, tādas vēlmes laikam nav bijušas. Mēs pat ar sunu pastaigājām trietā, un tas viss tā organiski, viss tas arī tā kā notiekās. Bet runājot par mīlestību, jā, tas laikam ir kaut kāda dzirksts, viņu tā baigi uzveidot pats nevar. Tas laikam ir tā, ka vai nu viņi ir, vai nu viņi nav, un tad tev ir tā kā ebreji saka, ka tā ģimene ir, ka tu viņu nodibini, viņi ir tā kā augsta zupa, un tad tu visu dzīvi viņu vāri, un tev visu laiku viņam jāpiegriež tas siltumiņš, jāpieber kaut kādas garšvielas, un tā ģimenes dzīve ir tās zupas vārīšanas posms visu laiku, tu gatavo visu laiku. Jo tikko tu apstāsies, viņi atkal atdzesīs. Viņi atkal būs tā kā, ir jābūt iekšā un visu laiku tev jādarbojas. Bet visforšāk, ja tas tev ir, ja tu to dari ar prieku, nevis pēc manuāla kaut kādā, kad tu izlasi Delfos vai internetā, kā pareizi jābūt tēvam. Jo standarts, tu lauzi sevi, tad man tā liekas, ka tas ir traki, ka es izlasu, un ka man ir, pieņemsim, es nezinu, tev pieņems 10 no rīta katru brīvdienu būtu ļoti labi tēvam skriet ar dēlu vai lasīt grāmatas noteiktā laikā, un cik daudz tev to vajag izdarīt, un kādos rāmjos tam visam ir jābūt. Nē. Tas nav, to nevar aprakstīt. Tās nav. Tev jājūt arī viņš ir, jo katrs diena un katrs rīts ir savādāks. Aizved uz skolu, viņam dažreiz labs garastāvs, dažreiz slikts. Man pašam varbūt ir tieši tāpatās. Ja tu spēj noķert tos viļņus un tās netrāpīt arī rezonansē, tad jau tu viss ir baigi forši. Bet viss ir kompromiss kaut kāda veida, tāpat kā viss dzīvē.
Jā, gribēšana. Ja ir gribēšana, tad to var izdarīt. Ļoti daudz cilvēks var izdarīt. Ja ir mērķis un vēlme, tāda patiesa vēlme. Pats grūtākais laikam ir likt sevi nepārāk uzspiest savu redzējumu bērnam, jebkurā vecumā. Jo tu jau pats dzīvo un tu jau uzskati, ka tas ir tā pareizi, šitā pareizi, tā pareizi. Es pats apdedzinājies varbūt uz to, un kad, kas ir baigi forši, ja viņš ir pabeidzis skolu, ja viņam viss ir 10, viņam ir super diploms, viņš iestājās augstskolā, tā augstskola arī pabeidz, viņš dabūja ļoti labu darbu, viņam ir ļoti laba sieva vai vīrs, un tā dzīve iet uz priekšu. Tad tu iedomājies, ka tur, kur viņš varētu mācīties, ir tieši tur. Un kad viņam jādara tā un jādara šitā vai tur, kad visgrūtākais ir ieiet tādā vienlīdzīgā dialogā ar bērnu. Tā kā mēs ar jums runājam pašreiz. Tu tomēr visu laiku, tas laikam arī normāli, ka tu jūties zinošāks, gudrāks, varošāks, pareizāks, bet tu palaid garām, kad ir kaut kāda jaunuma, kaut kādas gribēšanas. Varbūt viņam sanāk daudz labāk nevis remontēt mašīnas, bet zīmēt bildes vai taisīt mēbeles. Tu nevari sūtīt viņu par ārstu un klapēt viņu par to, kad viņam nesanāk. Dzīt uz priekšu. Tu taču būsi ārsts, tev taču būs super darbs, tev būs labi ienākumi, tev visi cienīs, pie tevīm nāks klanīties un visi gribēs ar tevīm draudzēties. Bet tas tikai man tā liekas. Viņam liekas varbūt savādāk, viņam ir foršāk uztaisīt varbūt šitādus te no baļķēniem tādus te, un varbūt viņam arī sanāk, un varbūt viņš ar to var nopelnīt maizējā. Tas ir grūtākais. Jā. Tas vārds kļuva par tēvu, tas posms, kurā brīdī, tas ir, vai viņš ir, kad tev sieva paliek stāvoklī, tu zini, ka tu esi tēvs, tad ir, ka viņš piedzimst. Es piedalījos arī dzemdībās, ķeizargrieziens bija, tas bija tāds interesants, ļoti pieredze. Cik var būt tāda interesanta, un tad par tēvu tu jau paliec tanī brīdī, kad ir tev sieva stāvoklī, pēc tam piedzimst, tad tehniskais tēvs, bet vai tu esi tēvs galvā, tas ir atkal kaut kas cits, tāds. Es domāju, ka atkal tas ir vecums. Cik tev gadi ir? Ja tev ir 21 gads, tu esi viens tēvs, ja tev ir 40 gadi, tu esi pavisam cits tēvs. Un tu vari dot, manuprāt, daudz vairāk. Tāpēc ir arī varbūt arī tā pašā, ko mēs minējām, Rietuma Eiropas vērtības, ka tomēr lielākoties cilvēki tanī vecajā Eiropā tos bērnus taisa ap 30 un uz augšu gadiem. Tas nav tā, ka uz 18, 20 kaut ko tāds. Jo tu jau vari viņam dot daudz vairāk, gan zināšanu ziņā, gan pieredzi ziņā. Tev ir tas life experience iekšā tāds, ka tu vari viņam atdot daudz no sevīm kaut ko. Bet ja tu esi tikko izaudzis no tīneidžera vecuma, tu taču neko nevar iedot. Tu vari iedot tikai dzīvību. Kas arī nav maz, protams, bet audzināšanā ļoti maz, manuprāt, cilvēki, kas spēj sevi sagrupēt ap 20 gadiem, lai tu pilnvērtīgi nodot viņam kaut kādus tur, dzimtas līnijas vai jebko citu, kas viņam noderētu dzīvē. Es uz ļoti daudziem grābekļiem sakāpes, un tāpēc es tā varu tagad, man liekas, kad es pareizi, es nezinu, vai es pareizi runāju. Tas tikai man liekas atkal, ka es pareizi runāju, varbūt. Bet noteikti ir, tas ir tā kā, tas ir tā kā aksioma, manuprāt, jo
nav profesori un docenti 18 gados, kas var nodot zināšanas studentiem. Un, manuprāt, tas pats arī attiecās uz vecāku lomu. Tas nekad nemainīsies. Jo tu jau nevar būt ar pieredzi ar tādām bagāžām un ar tādu kaut kādu vēlmi, bet arī tas viss ir nosacīti. Kā viss dzīvē, jo ja tev nav vēlmes un gribēšanas būt ar to bērnu, tu vari būt, es nezinu, jebkas tur Donalds Trumps būt vai jebkas Ilons Masks vai kāds Romas Pāvis, bet ja tu negribi ar viņu būt un ja tev nav attiecības ģimenē, tad tas arī nav. Tad nekas nebūs, varbūt labāk būs ar to džeku, kas ir 18 gadīgs, kas tomēr būs kaut kad brīvdienās mājās. Nekā tas 40 gadīgais ar mega bagāžu, bet kuram absolūti nav intereses par to visu. Kas varbūt ir dziļišķi ego sevi un grib varbūt lasīt skaistas un gudras grāmatas, nevis pavadīt ar kaut kādu džekiņu, kas ar viņu nevar īsti parunāt vienā līmenī. Vienkārši negribēt. Tas arī saprotam no otras puses. Tas ir kaut kādā ziņā saprotam, jā. Bet tas arī nāk viss arī no ģimenes, tas ir gan no iepriekšējām ģimenēm, gan tavas, sākot ar gēniem un beidzot ar tavām pieredzēm. Vai tu esi bērnībā bijis mīlēts, vai tu esi bijis vienkārši tur klopēts un atstumts un kad tik ātrāk no tevīm prom un varbūt ar tiem nav runāts, varbūt tu esi dzīvojis šķirtā ģimenē, varbūt tev nav bijuši māte vai tēvs nav bijis, vai nedod Dievs abi divi nav bijuši, tad tas cilvēks izaug pavisam savādāks. Tur tas konstruktors galvā ir pavisam cits konstrukcijas un skatīšanās uz pasauli citas. Un viņš, kas veidos ģimeni, viņš atkal veidos pēc tā briesmīgā modeļa, ko viņš ir izdzīvojis lielākoties, manuprāt. Ar visvienkāršākajiem līdzekļiem. Kaut vai ikdienā atnest šokolādīti no veikala un viņam iedot. Un līdz tam, ko es atkal atkārtošu cento reizi, būt maksimāli kopā ar ģimeni. Jo nav vairāk tie laiki un tās paudzes, kad ģimenes dzīvoja vairākās paudzēs kopā, kad bija, sākot ar tiem laikiem, kad ir viensēts un kad tur dzīvo visi, kas ir izdzīvojuši, kas vēl dzīvi ir, visi kopā, vecmāte, vecvecmāte, vecvectēvs, visi kopā. Tad tā ir cits ģimenes modelis, tad tagad viņš ir izjūtas, manuprāt, ir pilnīgi drumstalās un ir abrīnojami labi, ja tas bērns dabūna 2 vecāku sabiedrību. Kaut vai dienu nedēļā nepārtraukt kopā pušanu. Ja viņš to dabūna, tas jau ir daudz tagad, manuprāt. Jo ļoti retas ģimenes ir, tie paši vecvecāki ir palikuši savādāki. Vai vecāki, viņi nemaz negrib auklēt to bērnu. Viņi nav tā, ka baigi viņiem tur vēlmi tagad kur būs, un tagad es ar viņu ņemšos, un jūs aiziet kaut kur un padarbojaties. Es nerunāju no savas pieredzes, es runāju pēc tā, ko es dzirdu apkārt arī no citiem vecākiem, un ne tikai Latvijā, jā, kad vecāki un vecvecāki arī ir mainījušies savās lomās. Viņi grib baudīt dzīvi, viņiem nav tā, kā Padomju Savienībā, ka viņi nevarēja aizbraukt tālāk par Viļņu vai vēl kaut kur. Viņi var aizbraukt tagad tā kā kādreiz un kā tagad rietumu pensionāri, viņi var aizbraukt, paceļot pa Eiropu. Arī saprotam, ko tad viņam tagad uzkarināt virsū kaut kā 4-gadrīgi, 5-gadīgi puisi vai meiteni. Viņi grib izbaudīt savu dzīves novakari daudz. Viņiem ir iespēja izbaudīt viņu daudz plašāk. Atmiņa un pārliecība par to, kur tu esi dzimis, kas tu esi un no kurienes tu nāc. Maksimāli plaša informācija, kas ir bijuši tavi vecāki, vecvecāki un viss tālāk tas koks, no kurienes kāda sakne tev ir. Cik tālu es esmu griezies gan arhīvos, gan citur, es izveidojis tādu 100 koku. Un mēģinu viņam maksimāli stāstīt par sev zināmiem un ko man radinieki stāstījuši par radinieku notikumiem, kas saistīti ar ģimeni, ar senčiem.
Tas ir, man liekas, pamatlieta, ka tev ir vienmēr ir jāatcerās, un no kurienes tu nāc un kas tu esi. Tad saprašana par to, ka zināšanas nav nasta, bet tas ir tavs, teiksim tā, tavas dzīves, tavas dzīves veidošanas pamats, ja, ka tā mācīšanās nav tā, ka tev dzen, tāpēc, ka tēvs vai māte grib, vai ka tev, lai tikai atnes tev atzīmi, bet lai tev būtu tās zināšanas tādas, ka tu, lai tev būtu vieglāk dzīvot pašam. Tas ir skolas, tas ir izglītības un valodas, un tas viss atvieglo dzīvi. Tas ir varbūt grūti mācībās, bet ir viegli kaujā. Jo, ja spēj to iedot, un ne ar varu vēl, tad ir kolosāli, jā. Jā, man pat grūti būs uzreiz atbildēt, ko es varētu iemācīties no sava bērna. Upurēšanos laikam, bet tādu patīkamu. Kad nevar domāt tikai par sevi un kad nedrīkst un nevar domāt tikai par savu ikdienu un par tīri par savu labumu, kāds man būs, pieņemsim, es pērku dīvānu vai es pērku spilvenus uz kaut kādas lietas. Viņš man ir iemācījis laikam domāt par to, kad es automātiski domāju, kā mēs visi to izmantosim. Sākot ar to un beidzot ar daudzām citām lietām, sadzīvisku pozitīvu upurēšanos. Jā. Sākot varbūt ar televizoru pulti un beidzot ar ēdienu izvēlēm. Tas ir ļoti subjektīvs vērtējums no skatoties, kas to saka, un es domāju, ka tas tā nav, jo otrā plāna vecāks, tas ir, man liekas, nāk tā atbalsts atkal no tām veciem laikiem. Tu esi tas otrā plāna vecāks, un ka tu esi visu laiku darbā, un ka tu vispār apgādā visu ģimeni pilnībā, un mājās visi priecājās, ka tu parādies vismaz vienu dienu. Tad pašreizajā situācijā noteikti nav tā, manuprāt, jā, kad tēvs nav otrā plāna vecāks. Šobrīd, šodien. Jo, bet arī tas ir ļoti atkarīgs no ģimenes. Milzīgs atkarīgs. Tas ir, ja mēs noliekam pilnīgi vienādā līmenī sievietes un vīriešus, tad tas pat nešķirojot dzimumu, tie cilvēki ir kāds, kas būs primārais un kas būs sekundārais ģimenei. Un ir arī brīži un ir arī posmi ģimenei, kad tu mainies tās lomas. Tā kā, tas ir tāds plūstošs pasākums. Globāli es neteiktu tā. Pats pirmais posms ir māte. Māte, kas piedzemdē bērnu, kas ir izaudzina viņu no zīdaiņu vecumā un ved tālāk, un tālāk jau ir, manuprāt, tās lomas no gribēšanas. Atkal. Jo, ja tu gribi, tu būsi primārais vecāks. Protams, tu nevari piedzemdēt, tu nevari barot ar krūti bērnu. Un māte kaut kādā ziņā vienmēr būs tev, jo tu esi no viņas miesām un tu esi viņas miesas. Bet tieši par ģimeniskām attiecībām tādām tu vienmēr vari būt primārais, ja tu gribi. Bet, ja tev nav īpašas vēlmes un ka tu gribi to lomu drīzāk atdot prom un tu to uzskati kā par kaut kādu apgrūtinājumu, tad es domāju, ka daudziem, kas nav tur, viņi arī grib būt par sekundāriem. Viņi nemaz nebēdājās par to. Viņiem ir forši, viņi var aiziet vakarā āliņu iedzert vēl kaut kur, jā, kaut kas tam līdzīgs. Viņiem tas noņemās, jo bērns ir pie mātes. Tādā ziņā sekundārs, jā.
Bet tā, lai cīnītos, un es gribu būt primārais, bet man viņi nedod, tā. Es domāju, ka tā nav. Nu, tad jau jūg ģimenē rada. Un vai vispār kāda jēga tev būt pirmajam? Kāpēc tev vispār tās taču nav sacensības? Tu taču neesi olimpiādē kaut kādā vēl kaut kur. Tev jābūt tas, ko tu vari, un tā baigi neiespringstot un forši dot tam bērnam, nu tu dod viņu. Jā. Bet tā tagad rauties, un kurš mums pirmais, un 2020. gadā tu biji primārais, un es biju sekundārais, un tagad ir otrādi. Nu, tas tā skan kaut kā jocīgi, laikam, man personīgi liekas. Es redzu, jā, to, ko mēs minējām, kad ir tieši izlīdzināšanās tādā principā, kad nav tāda izteikti tēva loma, ir ģimenes veidotāji, ir divi cilvēki. Mēs varam noņemt pat dzīvumus nost no viņiem, un nevajag viņus varbūt teikt tēvu un mātes loma. Viņi ir vecāku loma, viņi abi ir vecāki. Viņi abi ir vecāki, un katram ir sava loma, un katrs kāds tos lomu izveido, un sākot ar to, kādas lomas ir starp viņiem pašiem. Tas arī veidos to lomu pret to bērnu. Ja tu esi ģimenē ar otru pusīti, domā visu laiku, kad viņi konkurē kaut kādā veidā, nu, tad tas arī atspoguļosies, būs arī uz bērnu noteikti. Jā. Bet ja tu nekonkurē un tu dzīvo tādā harmoniskā, organiskā vidē un viss notiek tā kā liekas pats par sevi, tad arī tas cilvēks viņš izaugs pilnīgi savādāks. Bet es domāju, ka šīs laikos vairāk nav tādas. Es viņus nesaucu par tēvu lomu, es domāju par vecāku lomām viņus varētu saukt. Mīliet savas sievas, mātes savas, un tad jau pārējais tev saliksies. Jā. Es tā gribētu pateikt. Jā. Ja jūs mīlēt, ja jūsu ģimenē ir mīlestība pret savu otro pusi ar to cilvēku, ar ko tu dzīvo, nu, tad viss ir kārtībā. Bet to arī baigi viegli pateikt. Tas nav tā, kad Jānis pateica mīlēt viens otru, un mēs aizgājām uz mājām un sākām baigi mīlēt viens otru visu laiku. Es pat nezinu, tādu formulu arī es varu pateikt, ne man liekas, vai tāda ir. Ja ir tā iekšējā sapratne un prieks par to, ka otrs atnāk mājās vakarā, tad arī viss būs. Tas ir pats galvenais visā, pilnīgi, sīkumos. Bet ja tas tā nav, tad arī pārējais viss ir. Nu, tas tā kā, es nezinu, kārš nameņam apakšā jau kārti izraut ārā. Tas viss arī bruks pārējais. Būs kašķi, būs konflikti, un tas bērni atstās, viņš padarīsies nervos, viņam sāks sliktāk iet mācībās, viņš aizies varbūt neceļos nepareizā kompānijā. Un tam jau viss tas backgrounds ir diezgan tāds. Tikai ar savstarpējo sapratni drīz, jā. Bet dažreiz ir pat varbūt labāk ir nogriezt tās attiecības un palikt ar vienu no vecākiem. Nekā mēģināt lāpīt kaut ko un darīt pāri viens otram un visvairāk jau bērnam. Labāk ir tad sadalīties kaut kā. Ja tu redz, ka tur nav jēgas, ka tev nav, ka tā zupa ir atzesusi. Es vispār jūtos kolosāli, ja man dāva ir bērns kaut ko, un vēl jau vairāk paša rokām darīt, vai kaut kādā citā veidā sarūpētu. Man pat iekšēji ir tāds laikam maziņš muzejiņš, teiksim, es saglabāju šīs dāvanas īpaši, jo tas tik bieži negadās, un tas palika aizvien retāk, jo izaugot bērnam uz priekšu ejot, un tās ir kolosāls atmiņas, un tas ir viens no iemesliem, viens no tiem lielākajiem priekiem, ko tu gūsti, esot par tēva. Jā, tas ir tā tēva loma, ko jūs minējāt. Tās ir tēvas
tēva lomas bonusi, viens no lielākiem bonusiem, jā, tas ir, ka tev bērns atnes pašdarinātu dāvanu, ka viņš tevi sagaida mājās, ka viņš ar tevi runājās ieinteresēti un kad abi divi izbauda prieku apusēji, nu tās ir tās tēva lomas, tie skaistākie mirkļi, jā. Nu paldies, nu redz, mēs būsim vēl viena papildus bildu muzejā būs klāt mums, jā. Nu redz, kā, nu malacis, skaisti. Jā. Nu redz, kā.